šis svētdienas evaņģēlijs, ko uzrakstījis svētais Marks. Mums runā par to, kā Jēzus saicināja 12 un saka viņus sūtīt pa 2. Un tālāk mēs dzirdām tādus vārdus. Un ja kādā vietā jūs neuzņems un neklausīsies, iziedami no turienes, nopuriniet putekļus no savām kājām viņiem par liecību. Tātad Jēzus sūtīja savus mācekļus, un tie cilvēki, kuri neuzņema tos mācekļus, viņš lika apustuļiem rīkoties. Var uzdot jautājumu, kāpēc tāda vaida, kāpēc Jēzus lika nopurināt putekļus. Ko tas nozīmē? Vai tad Jēzus neteica mīlēt cilvēks, pieņemt? Kāpēc šīs žests? Un, protams, atbildot uz šo jautājumu, ka šīs žests arī simbolizē mūsu tādu pieķeršanas grēku, mūsu pirmo saskarsmi ar ļaunumu. Jo tā kā cilvēks saskaras ar zemi, tas ir pirmais netīrums, teiksim. Kā mēs ejam, piemēram, uz jūru pludmalē, mēs staigājam, pirmo, ko mēs darām, mēs nomazgājam kājas, lai pārējais mums viss ir tīrs. Un Jēzus arī tikko grēks ienāk mūsu prātā, tikai ir kaut kādi kārdinājumi, mēs uzreiz vēlamies to atmest. Tā pirmā saskarsme ar ļaunumu. Tāpēc nopuriniet putekļus arī nozīmē uzreiz, kad tikai parādās kaut kādi kārdināšanas, uzreiz kaut kāds grēks, mēs mēģinām atbrīvoties. Un to viņš arī mācīja mācekļus, lai mēs neimilētu grēku, ka uzreiz reaģēt uz to zemi, uz tiem putekļiem, lai varētu tuvināties Dievam. Protams, arī citi skaidrojumi aicinu jūs piedalīties svētajā misē, tur, kur jūs dzīvojat, tur, kur jūs esat, lai satiktos, lai dzirdētu Dieva skaidrošanu, lai šīs Dieva vārds realizētos arī jūsu dzīvē un nestu augļus šajā un mūžībā. Āmen.